tas, uz ko es gribēju šajā nogabalā norādīt. Šis bija konkrēti viens no tiem nogabaliem, kurš savā laikā, kādreiz nav ticis pienācīgi kopts. Tā ir liela problēma ar šiem 50-gadīgajiem. Tas nozīmē, ka viņš ir jaunaudze bijis kaut kādos 80. gados, 90. gados, kad varbūt cilvēki nedaudz mazāk pievērsās tieši tie meža kopšanai un tā tālāk. Ja? Un tad līdz ar to izveidojās tāda situācija, kad 2010. 20. gadā un joprojām ir daudz audzes, kurām ir 50 gadi, un viņas nav bijušas koptas regulāri, un viņas ir bijušas pārāk biezas. Šeit konkrēta situācija. Pirms 12 gadiem šeit bija nenormāli biezs. Te bija baigi daudz baltāksnes iekšā. Varbūt ne konkrēti starp šīm eglēm. Ja? Šeit mēs varam redzēt paliekas. Tas gan noteikti bijis alksnes. Te arī noteikti tāds bērs ir nozāģēts. Redzam, ka tāpat celma ir. Ja? Katrā ziņā pirms 12 gadiem tā biezība šeit bija stipri lielāka. Un tad, zāģējot, principā tika atstāts optimāls attālums starp šī te eglēm. Jo tās egles kopš kopšanas par šiem 10 gadiem viņas ir, var teikt, divreiz resnāks palikuši. Ja? Labi, šitā ir konkrēti pirmrindniec. Ja? Šā ir 32 centimetri. Ja? Bet ko mēs redzam? Tas, ko mēs negribam redzēt, šeit jau nav izpildīts atkal mājasdarbs. Pirms 10 gadiem, ja mēs šādus 50 gadīgus kopjam pirmoreiz, protams, ka pirmā kopšana ir nedaudz saudzīgāka. Ir jāatstāja nedaudz biezāk, lai tas vējš neiepūš, lai tas mežs tāds nedaudz noturīgāks ir. Ja? Un tad ir ļoti jāskatās jau pēc 5 gadiem, jau pēc 8, pēc 10 noteikti tev ir jātais nākušā kopšana. Ja? Jo kā mēs te redzam, ja mēs sākam redzēt, ka mums blakus ir lielāks koks un blakus mazāks, mēs jau neesam izpildījuši mājasdarbu, tāpēc, ka kāds koks jau ir atpalicis. Šim konkrētajam jau bija pirms 5 gadiem jābūt nozāģētam. Ja? Arī šeit tepat arī redzam divas egles ļoti tuvu. Viena ir atpalikusi. Ja? Ja mēs redzam, viņai bija jābūt jau nostī. Ja? Tā kā ar šim 50-gadīgajiem audzēm ļoti uzmanīgi. Pirmkārt, pirmo kopšanu taisam nedaudz saudzīgāk, un tad jau gatavojamies nākošajai kopšanai, lai pēc iespējas ātrāk novākt kvalitīvus zāģmateriālus.